Sveiki, mani sauc Viktorija Zakarkeviča, es esmu certificēta uztura speciāliste un uztura bloga Uzlabo autore. Un šodien mēs esam Rimī, lai sakomplektētu labumu grozu, ko nodot skrējējiem, lai viņiem pietiktu spēka. Ogļhidrāti būs viens no galvenajiem enerģijas avotiem, kas palīdzēs sportistiem izturēt ilgstošas un garas slodzes. Un, protams, ka tie būs arī ļoti būtiski, lai mūsu muskuļi varētu atjaunoties pēc slodzes. Pirms ilgstošākas slodzes, apmēram stundiņu, es ieteiktu apēst ogļhidrātiem bagātu uzkodiņu. Atceries vismaz 3 dienas pirms ilgstošas fiziskās slodzes, kā piemēram maratons, es ieteiktu uzņemt ogļhidrātus vairāk. Nevairs apmēram 4. daļiņa no šķīvīša, bet vismaz 60%. Lieliski muskuļu atjaunotāji pēc lielas fiziskās slodzes ir skābie ķirši. Noteikti noderēs arī ogļhidrātu bomba dateles. Lai pēkšņi nebeidzās spēki un nespējam finišēt, labs variants ir uzņemt ogļhidrātus arī skriešanas laikā, kā piemēram šādi dateļu batoniņi. Nevienam nav noslēpums, ka fiziskās slodzes laikā ļoti svarīgs ir arī magnīts. Mums nav obligāti vienmēr tas jāuzņem ar uztura bagātinātāju. Īstenībā ļoti daudz magnija ir arī ķirbju sēklās. Lai gan olbaltumvielas nebūs primārais enerģijas avots skrienot, tās būs ļoti svarīgas, lai mūsu muskuļi varētu atjaunoties un arī mazinātu traumu risku pēc slodzes. Pirms lielas fiziskās slodzes es neieteiktu aizrauties ar taukvielu uzņemšanu. Pēc es ieteiktu izvēlēties tunci bez pievienotām taukvielām. Protams, klasika – banāni. Viens no tīrākajiem glikozes, jeb cukura avotiem, protams, ekstra vitamīni. Īpaši svarīgs antioksidants C vitamīns, kur ir ļoti daudz paprikā. Un atceramies, ka pilnvērtīgā uzturā pilnīgi normāli ir iekļaut arī kādu našķīti. Svarīga uztura sastāvdaļa, gatavojoties fiziskai slodzei, ir arī tauki. Un atceramies, ka, ja izvēlamies olīveļu, tad svarīgi, ka tā ir extra virgin.